Čau! Sen neesam tikušies. Kāds laiks pagājis, vasara pagājusi, bet esam Vācijā, izstādē, Hannoverē. Šodien varētu kaut ko apskatīties, bet mēs varētu sākt ar Ascenso. Ko jūs sakat? Pastāstīšu kādu jaunumi, kas te notiekās un tā. Skatāmies līdz galam. Ascenso, apaļas, melnas, atgādinājumam, diagonālās 5 gadi garantija, radiālās 7 gadi garantija. Kāpēc saka garantija? Jo garantija ļoti svarīga šajos laikos, jo visi strādā un nezinu, kas notiks rīt, jo ir tirgu lētāki produkti, bet mēs gribam, lai ražotājs dod savu uzticību šai precē. Ja? Tātad, ko tas Ascenso mums tad piedāvā? Tās pašas piekabes diagonālās, te būs iekrāvējām diagonālās, kuram tāda skarbāka vide. Bet ja mēs gribam kaut kur tālāk ceļus braukt, vairākus kilometrus, tad jau izvēlamies radiālās riepas. Šis konkrēti MIR 221, kurš paredzēts tieši tā kā ir pa asfaltu, betonu braukāties, bet, protams, arī ir MIR 2220, kurš paredzēts, kurš skuja, kurš jau būs vairāk paredzēts zemniekam vai kaut kādam iekrāvējām, kuram vairāk paredzēts braukt pa skarbāku vidi. Un tad jau nonākam pie traktora radiālajām riepām. Tā, kāpēc, kas vispār svarīgākais ir lauksemniekam, ja? Šīm tad ir konkrēti 7 gadu garantija, ja? Un spēja ļoti labi konkurēt ar visiem citiem konkurentiem. Kas ļoti svarīgi ir 3 gadi, Ascenso ir, bet Ascenso ir visstraujāk augošais uzņēmums visā pasaulē. Tieši, kas attiecās uz lauksaimniecību un industriālajām riepām. Ja nepiekrīt, raksta komentārā, mēģina apgāzt mans teikums. Tad arī, kas ļoti svarīgi, tātad no šī gada arī ir jau kombaina riepas arī ir parādījušās, ja viss sākās vienkārši diagonālajām riepām, radiālajām riepām, tad jau ir lielās, platās riepas kombaiņiem, un tad jau jaunums ir zemspiediena riepas, kas ir sākuši ražot Ascenso konkrēti. Te arī 2 veidu protektori, skuje, un jau ar šādiem blokiem, tas ir tieši miglotājiem, kuriem vairāk jābrauc pa asfaltu segumu, lai attiecīgi riepa tik ātri nenodiltu, tādēļ viņiem ir šie bloki vidū. Bet kas vēl ļoti svarīgi, šī ir zemspiediena riepa, VF, ja? Ko tas dod? Daudz jau noteikti zina, jo tas jau nav pirmo gadu, kad ir zemspiediena riepas. Tātad zemspiediena riepas ļaus nolaist spiedienu, lai riepa optimāli nosēstos un dotu darba virsmu lielāku. Jo būtu vienkāršā riepa, viņi dod lielāku blīvējumu un ir iespēja, ka traktors grīms iekšā. Cepumi, bet par cepumiem vēlāk. Vai vispār nē? Iesim tālāk. Spiedieni, riepspiedieni. Es to katrā video saku, bet zinu, apmeklējot zemnieks, mēs redzam, viņi arī atzīst, viņi pumpē mazāk. Pumpējiet mazāk zemspiediena riepās, bet ne parastajās standarta riepās. Ja? Bet kāpēc apstājos tieši pie šīs riepas? Jo Ascenso ir plus. Ascenso ir plus ne tikai šai konkrēti, visai Ascenso produkcijai, bet pa visu pēc kārtas. Tātad uzmontējot riepu, iepumpējam pareizo spiedienu, kas ir attēlots uz riepas. Montāžas spiediens, lai riepa pareizi uzsēstos uz diska. Ja jūs iepumpēsiet pa maz, pa daudz, riepa nenobalansēsies pietiekami. Kas ir plus Ascenso? Agrāk bija jāmeklē katalogos, jāšķirs katalogi, jāiet mājas saitēs, bija jāmeklē pareizais darba spiediens. Šeit, hopā. Šeit ir arī norādīts attiecīgi darbas spiediens. Šajā gadījumā, tātad, ja mēs iepumpējam 2,5 bāri, lai uzsēstos uz diska, tad paņemam pēc tam 2,4 bāri attiecīgi un iepumpēsim uz darba spiedienu. Un tas būs pareizais, lai riepa ilgāk kalpotu arī tos visus savus 7-10 gadus.
un būsim laimīgi. Bet tagad bija parādīts saldu ēdienu. Uj! Jā, reizē nokritu skarba vide. Tas būtu labs, ja būtu nokritis, jā. Tātad mums ir pieejama Ascenso komunālā riepa, pa lielam, ko mēs ļoti gaidījām. Baltijā viņš ir aktuāls tieši darbiem, tehnikām, kas braukā tāls attālumus. Skuja dilst, skuja ir skaļa, bet tad ir darbi, kas ir jāveic tāpatās uz asfalta, tad ir attiecīgi šāda riepa, kas dod ļoti daudz gumijas uz virsmu, un tā riepa tik ātri nenodilst. Arī viņa būs attiecīgi klusāka, nav tie lielie bloki attiecīgi. Un, kas vēl ir svarīgi, M+S, ja, M+S, par ko te viss tagad ņemās, te, lūk, operatori, parādīt M+S, ja. Tātad šī riepa tad arī piemērota jau būs pa sniegu, lai brauktu un ledu. Ir arī zinām konkurenti, attiecīgi, kur jau tas viss ir zināms, šī riepa attiecīgi strādā. Tātad ļoti plašā sortimentā pieejams, vienkārši šeit skatieties ascenso.lv un atradīsiet sev vajadzīgo izmēru. Tā. Bet tas nav viss. Pēdējā man mīļā riepa, piekabes riepa. Ja, attiecīgi, kura jau arī tirgu ir 2 gadus, kura ir notestēta, patestēta, iztestēta, jo kas doši klientiem visvairāk viņiem noteikti patīk, ir šie lielie bloki. Jā, arī piekabes riepas dilst. Man agrāk likās, piekabes riepas jau nedilst, bet viņas dilst, jo zemnieki beidz arvien tālāks pārbrauciens, asfalts. Viņi ļoti labi tiek pasargāti. Un kas ir vēl jaunums, tātad viņi arī iestrādājuši tagad dzelzs kordu, attiecīgi protektoru daļā zemākos slāņos, kas neļauj šo riepu caurdot. Tas nav tā kā meža riepa, bet viņa ļauj tomēr pasargāt riepu no dažādiem bojājumiem. Kaut kā īsumā tā. Ko es teicu, kur meklēt informāciju? Ascenso.lv. Jā, ascenso.lv tagad arī pieejams latviešu valodā. Tanī pašā laikā arī igauņu valodā būs un lietuviešu valodā. Tur. Jautājums, ka operators ātri samontēs šo video, cik ātri viss aiziet, bet Ascenso latviešu valodā jau ir pieejams. Viss skaidrs saprotams, par mums latviešu valodā informācija par visu Ascenso, sortiments, kur nopirkt, bet pats galvenais, protams, noteikti ir meklēt riepas, kur mēs varam atrast tieši sev meklētos izmērus, kādus protektorus viņš tur piedāvā un tā tālāk. Paņemsim tātad lauksaimniecības tehnikas riepas. Mēs esam Vācijā, internets noteikti lēnāks kā attiecīgi Latvijā, ja? Un tātad meklēt riepas. Latvijā tiešām ir ātrāks internets. Lūdzu! Šeit sākumā ir pieejams visi protektori, un tad jau izvēlamies pēc izmēra, kas jums attiecīgi ir vajadzīgs. Meklēt šajā gadījumā zemspiedienu riepas, kas ir super interesanti, jo pēdējā laikā tieši pieprasījums pēc zemspiedienu riepām ir attiecīgi ļoti audzis. Un ar vienu pirksta spiedienu mums atverās informācija latviešu valodā par riepu konkrēto. Un kas ir ļoti svarīgi, tātad visa tehniskā informācija izmēri, kuros pieejams, arī konkrēti tieši tehniskie dati, slodzes indeksi, tātad cik mēs pumpējam konkrēti katrā riepā un arī informācija pie kāda ātruma, kādu spiedienu riepa turēs. Ļoti laba lietiņa. Iesaku izmantot. Kā vienmēr, pieseko, laiko, ja patika, ierakst komentāros, ko uzlabot, ko varbūt ne īpaši kritika arī jāpieņem. Man gan nepatīk kritika, būšu godīgs, bet ļoti svarīgi, ja tu piesakos, drīzumā parādīsim arī tev otru video, kur par visu izstādi pastāstīsim, ne tikai par šo vienu stendu. Tā kā veiksmīgi! Čau!